šādu piramīdu var izveidot principā ik viens cilvēks, kuram ir mājās vismaz 5 glāzes. Lai pagatavotu šampaniešu piramīdu, ieteicams ir izmantot šitās šampaniešu tipa glāzes Cope, kurām ir plata augša, jo tad lielāks laukums, uz kura var turēties augšējā glāze. Līdz ar to tas ir stabili. Ja mēs izmantojam glāzes, kurām ir šaurās stulpītes, viņas ir ļoti nestabilas un no tām maksimāli varētu droši sanākt 15 glāžu piramīdu. Šāda tipa glāzēm viss ir kārtībā, jo tā pamatne ir plata, diezgan droši tas viss ir. Var pat uzbūvēt līdz 400 glāzēm. Tātad atklāšu nelielu noslēpumu, kā padarīt šampaniešu piramīdu par labu šovu saviesīgos pasākumos. Ja pieņemsim diezgan daudz viesu, un pieņemsim, kā šoreiz ir 204 glāzes. Uz 204 glāzēm mēs patērējam 60 pudeles šampaniešu. Ko mēs darām? Lai tas būtu maksimāli efektīvi forši no paša sākuma cilvēkiem dabūt visiem šampanieti, mēs salējam pirmos 5 stāvus, jau pilnus. Un tad tiek pieteikts šampaniešu piramīdu, pārējos stāvus mēs atstājam tukšus un piepildām tu pārējos. Tas mums aizņem apmēram 6 minūtes. Šampaniešu šaus 6 minūšu garumā un cilvēki jau sāk saņemt šampanietu. Bet ja vajadzētu saliet no pirmās glāzes līdz pat apakšai, tas aizņem kāds 45 minūtes. Tā kā tas nebūtu diezko interesanti. Tā kā, var arī iziet šādā ceļā. George! I'm your movie man, that's what I am. I'm here to do whatever I can, where I am, oh yeah. No martini, no party.